baltas sniega pikas ādažnieces Veltas Breidakas dārzā jau pa gabalu pamanāmas hortenzijas, kas saimnieces ir diekarojušas pirms 28 gadiem. Jo tad nebija tāda, teiksim, popularitāte hortenzijām. Un pirmais tādiņš ļoti maziņš ar vienu ziediņu, un tā bija rozā lielzieda hortenzija. Kāpēc jums viņa iepatikās? Vienkārši apbūra. Hortenziju dzimteni ir Amerika un Āzija, bet Eiropā tās sākušas izplatīties 18. gadsimtā. Ziedu pamatkrāsa esot rozā, tomēr selekcionāri panākuši, ka krāsu gamma ir teju bezgalīga. Turklāt ziediem piemīt kāda maģiska īpatnība. Visām hortenzijām ziedu pumpuri viss ir balti, zaļi, jaunām šķirnītēm tā polistara ir dzeltena, jūlijā sāk krāsoties, augusta vidū jau sāk parādīties rozā toņi agrējām šķirnēm, septembra sākumā, augusta beigās atsevišķi šķirnes jau sasniedz savu krāsu kulmināciju, bet lielāko tiesu tie krāsu spilgtie toņi parādās septembrī. Latvijas apstākļiem labāk pielāgojušās skarainās hortenzijas, kas muižās ievestas jau 19. gadsimtā. Dažas no tām patīk arī Veltas dzīves biedram, kurš kā pats smej, joprojām tikai sadzīvojot ar sievas mīlestību. Viss zieda forma, teiksim, pie tās pašas greizstērma. Arī tas krāsojums, protams. Protams, krāsojums, jā. Kāds ir jūsu mīļākais krāsojums? Sarkans, jā, sarkans. Tumši bordo varbūt pat dažām ir tāds. Tas ir mans. Savu pilnbriedu hortenzijas šogad sasniegšot septembra vidū.